rikls uzmanīgi liek un nesagriež pa šo tīklu. Savādāk viss izskatīs pārāk. Niršanas instruktors Valters Preimanis īpaši apmācītus cilvēkus gatavo zemūdens peldēji Daugavā. Lielākā daļa no viņiem pirmo reizi piedalās upes talkā. Man ir svarīgi parādīt viņiem arī šo zemūdens pusi, ka mēs varam kaut ko darīt lietas labā. Mēs varam paņemt maisu, ienirt un savākt drāzes, kas ir ūdenī. Tādēļ gan peldētājiem, gan pašiem nākamā reizē būs patīkamāk jau nirt. Pārsvarā no ūdens tiek izcelti sadzīviski priekšmeti – trauki, apavi, pārtikas iepakojumi. Taču reizēm gadās arī kādi visnotaļ interesanti priekšmeti. Piemēram, zelta gredzens, lampas statīvs sievietes silueta formā, velosipēdi un pat motocikls. Nepagāja ne pāris minūtes, kad no ūdens ir izcelts pirmais interesantais priekšmets. Kas tas ir? Izstāst pēc somas. Ja izskatās skolas soma, mums izskatā ar atslēgas no viņas. Opelis. Pults arī ir. Šeit ir akmeņi likt, tas ir speciāli gremdēts. Tad jau visticamāk kāds zaglis šo ir pastrādājis. Kāds nepārāk godīgs cilvēks bijis. Daudzi no atkritumiem upē nogulējuši iespējams vairāk nekā 100 gadi. Apsekojot Daugavas gultni, secināts, ka tajā ir ļoti daudz automašīnu riepu. Pagājušajā talkā no ūdens izcelts vairāk nekā 50. Izskatās, ka tas ir mūzikas players. Brendu gan nevar noteikt, bet austiņie ir. Akumulators ar tepat. Pārdesmit metrus no krasta Aleksandrs atradis mašīnas korpusu, taču pašu spēkiem to izcelt diemžēl nav iespējams. Samērā netīra upe, pārsvarēs uz Nīras azaros, tā kā dzidrā ūdenī. Šeit ir grūta redzamība, sarežģīta. Šis maiss jau būs pilns tūlīt. Nepagāja nemaz ilgs laiks. Jā. Šeit maiss ātri pildās, un puišas laikceļ kaut ko ārā. Jo tuvāk tiltam, jo vairāk mantas. Arī Igors, kuram šī ir pirmā reize tīrot upi, ir pārsteigts, cik dažādus priekšmetus tajā iespējams ieraudzīt. Ļoti aizraujoši, jā, es teiktu. Tur nav garlaicīgi, vienmēr ir ko atrast. Jā, no antikvariāta līdz kaut kādām svaigām pudelēm. Viņš pārliecināts, ka cilvēkiem arvien vairāk rūp daba un vides piesārņojums samazinās. Ļoti patīkama sajūta, ja, ka mazlietiņa daba paliek tīrāka. Un cilvēki arī, es domāju, ka paliek tādi, kas jau mazāk un mazāk tās pudeles metīs. Gadījumā, ja dzelmē izdosies atrast kādu vērtīgu, ar kuģniecības vai kādas citas vēstures jomu saistītu priekšmetu, to nogādāšot muzejā. Pagaidām nav nekas vērtīgs bijis, bet varbūt kādu dienu būs. Aicinot nepiesārņot dabu un atkritumus nogādātiem paredzētajās vietās, Keita Rožānvalde Sauzāns, TV3.